ielikt tikai tāpēc, ka battles patīk un vispārējais. Un jā, bet es varētu amerikāņu vai angļu skatīties. Varētu pastīties to angļu, kurš baigs sitās uz augšu. Svimpuls saka, man kaut kā liekas, ka Daka šitā speciāli dara, bet tā pašā laikā neliekas tā. Nu ja viņš māk melot, tad ļoti labi, jo viņam tā, kā viņš tajā streamā, tā ķermeņa melot, kā izskaties. Es jau viņam gribētu rakstīt vairāk, zinu, kas ir, blēdāgi, jāsaņemās, jāaptē, zini, bet es nezinu, kā es jau viņu tā ļoti nepazīstu. Viņš jau nav man tāds rītīgs čoms, bet es domāju, zinu, kas pa huņu. Davai, blēd, nogalini, ģīpa, zini. Bet jā, tas tā interesanti, ka Daguči man nepatīk tā viņa enerģija, jā, tad varētu būt hujau. Nu, principā, ķipa aizies norapos un viss principā. Bum. Man potīt, lūdzu, Dīt. Skaties, paldies par laikiem. Paldies par follow. Paldies par follow. Kas man piesakoja. Paldies, par follow. Paldies. Ok, kas te ir RL saka, ja būtu tik liels emo, piemeties nemaz nestrīmot. Nu jā, arī fakts. Viņš pēc tam tur lielika storijā, ka viņš kaut kāds rips, atkal lietoja, es nezinu. Jā, Zodiek, tā ir man potīt. Zodiek, jūs vispār saprotiet, es strīmoju ar sačakarētu potīt, salaustu, sakiet, kā gribiet ar potīt. Iedodam maksimāli troksni, beidz sevi sports! Ok, labi! Jā, galvenais, jā, Svimpul ar pagadnē RL saka, tev kā KP viens sodīgs lēciens un rip. Principā, jā, tas arī bija. Man bija 6 mēneši, man bija rehab ceļiem. Un man bija, jā, ceļiem rehabs. Un es aizgāju, tāpēc, ka man ir Zviedrijā, man te sauc uz komandu. Un es aizgāju, es ļoti labi jutos. Un pirmais lēciens, man likās, ka es augstu ar uzlecu, noķēju rebound un nezinu. Man teica, ka es neuzlecu uz kāju. Bet, jā, lecu lejā, bum. Potīt atkal. Man ir bijusi iepriekš, un šitā ir otrā reize pēc kaut kāda ļoti sena 10 gadu laikā. Pēc 10 gadiem, man liekas. Simpuls saka, cerams, ka nedarīs sūdu, gribas labu battle pret Zalts. Jā, es saku, Daguči un Zalts ir labs battles. Es nezinu, kāpēc daudziem ir heits, bet tas ir labs battles. Ejam pie ceturdaļfināla. Ceturdaļfināla dalībnieks. Iedodam maksimāli troksni. Labā puse. Saki, kas tu esi? Abri Rīga Ozolnieki Jelgavu. Let's go! Man tā pietrūka Abras freestyles battlā. Es nezinu, viņam vajadzēja izmantot vairāk. Es nezinu, viņam nevajadzēja klausīties. Man liekas, freestyles kā rīks tavs weapons iedarās battlā. Ok, es jūtu skaņu, jūtu battle. Un reperi pa kreisi no manis saka, kas tu esi? Šotaut 371, ejiet nahuj visi heiteri. Šodien nečilošu šajā apli un tevi samals tā kā blenderi. Dafi ķengeraks, what's up? Man patīk, ka Abra blenderi. Ok, jau kā firmas zīme jau iet. Pēc izlozes, ko jūs redzējāt Vapify Green Room saturā, sāk Abra. Iedodam maksimāli troksni. Pirmais round šajā battlā. Melošeik, let's go! Karoči intervijā šitas čals teica, es pusi raundu maucu angliski, krieviski, jo tas ir mans stils. Tu vienkārši nemāk rakstīt latviski, paklausieties. Kādus vārdus viņš ņem ārā? Tie kaut kādi ritīgi lamu vārdi? Jau kuro reizi tu redzu? Un tad man sezonas titāna cīņa. Komentāri met monētas, tas ir rīktīgi. Dafijas tagad nedirstīši. Starp mums abiem esmu pamanījis pāris līdzības. Tu 2 reiz pacēli pandu, es 3 reiz geto. Baigi stilīgi, bet atšķirībā no tevis slampa es izslimoju savu zvaigžņu slimību. Tāpēc tu kritīgi. Labs. Moš kaut kādā arī atsauc uz... Tāpēc, kad Dafijs baigi saka par to pandu, ka viņš tur labākais bija, ķipa, zini. Jo pārāk iedomīgs un par daudz bezpersonisku dirstienu sauc par Vivi, jo tu man atgādini nestrādājošu hype vilcienu, klusēji 5 gadus. Hype vilcienu, moško daļ komentāriem šits ir. Pēc manis klusēsi vēl 6. Rajans saka, nē, tajā sezonā skaņotais kaut ko tur sačakarējās daudzos battlos, cik sapratu. Ok, paldies, Rajan. Ok. Vienkārši es zinu, ka bija ļoti daudzi kaut kur arī iepriekšējā battle no šitās sezonas, kad bija kaut kā vārdi ņemt, arī es domāju, viņi baigi rūpīgi noradāja, zinu. Šist un bēdīgs iesi no Ata centra, kāpēc tiesas ir Rīmševics. Netēlo platno, kas paveica visu. Krievu battlos pīlina varons, bet žurka, kas laikus pamet grimstošu platformu. Domā šitā... Wow, šis bija labs uz pandu noteikti, labs. Līga būs tavs glābšanas riņš, bet uzvars garšas vien.
Čau, Ēriks. Čau. Vietā mutē saņem vien manējo tiņš. Sorry, Dafī, jo tev šis ļoti sāpēs. Nometīšu tev pa karjeras kāpnēm. Šajā betlā diez vai tu mani pārspēs. Ja tu krievu lācis, tad esmu lāču plēs. Knapi Labs. ķeros pie kakla, bet viņam jau salūza spranda, jo šis lielais krievu lācis izrādījās tikai panda. Panda, let's go. Es mēģinu pagaidši pieminēt kaut ko pandu par to dizaineru panda. Nebija kaut kas arī pie šitajā batlā? Kad parunāsim par tavu akcentu, tas nav reps. Tu izklausies, ka trešais Bermuda divstors kvadriecepts. Plus vēl tas, kā Šis labs. maina balss, jo domā, ka kādam draud. Realitātē skan, ka es esmu Dafijs un tagad raudu. Un es ļoti Rītīgi labi šis bija, viņš imitēja rītīgi labi. zinu, ka tev beidzās prasmes un parādās Jo, man laikam battle vajag. Man vajag distracts klausīties battle un kaut kādu jaunu mūziku. Tas ir tas, kas uzzina. Vai, let's go. vājums. Pusi no raudamauts angliski krieviski. Nav latviešu valodas krājums, šie nav padomju laiki. Labs šis bija. Tu maucā krieviski, angliski un nav ķipa latviešu valodas krājumi. Bet viņam kā muļķim bija lieli prieki, jo latviešu valodas eksāmeni nokārtoja ar piecinieku. Šo ūdenputnu es pārvērtu. Kā tu, bļāviet, piemēram, Dafijs, ja to paņem, tu pateiktu, nokārtojas 5, bet, ķipa, Krievu laikos, PSRS laikā 5 skaitījās, ka, ķipa, tas tā kā 10. Čepetī, izpisu tevi uz bīta, tagad tu esi Paldies, Virsi, par šēru. seksapīla. Viss, ko tu teiksi pret mani, ir tik ļoti nesvarīgs, jo tava karjera beidzās. Varat ierakstīt, kas RL man ierakstīja ļoti gaidu hots albumu. Kā būtu, ja mēs, piemēram, es taisītu arī streamu klausoties albumu? Kaut kā tikko izlaiž kaut kāds mākslinieks albumu, mēs visi klausamies no A līdz Z. Kā jūs domājat, varētu kaut kāds streams arī patikt? Sen kā tava battle rapa līga, boy. Tu par lētu priekš šī brenda. Dafijs paliks one hit wonders, tā kā panda, jo. Jā, reku bija tā atsauc uz panda. Tā Uz designeru panda. galvu nolieku uz stenda. Ne jau tu, bet Strūbergs ir king of the kanga, jo. Strubergam dziesma bija tā ķengaraks. Tu par lētu priekš šī brenda. Dafijs paliks one hit wonders, tā kā panda. Ļoti daudz vispār arī Amerikā teica par to dizaineru, ka viņam tā panda bija tāds tipa one hit wonder. Jo, tavu galvu nolieku uz stenda. Ne jau tu, bet Strūbergs ir king of the kanga. Pants, bļā! Kur ovācijas, kur ir, blē? Šis bija īstenībā labs. Okay, mēs Ļoti labs pirmais rauns. iesākam šo batlu ļoti karsti. Dafijam pirmais rauns. Iedodam troksni Dafijs, pirmais rauns. Melo šeit, let's go. Zodiaks saka, atgādina, lai tie visi tautības un akcentu uzdirsieni pēc viena reize paliek all katrā batlā, viņam par to dirž. Bet es neatceros, kurā bija, kas bija pirms tam, šits ir ceturdaļfināls. Es zinu, ka Daguči kaut ko teica par tautību vairāk, bet ne par akcentu. Es tā neatceros, kas vēl tur bija. Go! Paldies, Aika, nošēroja laivu. Atlasē viņš uzblieza 4 lēnus krievu valodā. Veklaini iziesim tiem cauri. Viņš teica: Ja не Дафи вам парад домой, tev smiekli nenāk pašam, es ne Abra, tāpēc šodien betlā laikam nesūkāšu, teica Jāka Oksimiron, jūs te visi Johnny Boy, Deadmačā es jūtos mūžam dzīvs, nu tā kā Cojs, nepietiek ar saviem reperiem. Par to Cojs, jā, es noklausījos Deadmačā, man liekas, mēs izklausījāmies, streamā tas bija, un Abra vispār Coju pieminēja Deadmačā, tajā Team Deadmačā. Tu aiztiec manus klauni, vārds Mirons Latvijā aiztiec, studē materiālus dauni. Būt par Coju Latvijā nav laba doma, nu lai veicās, nebrauc tik uz tukumu. Mēs zinām, tur viss slikti beidzās, redzam, tur 4 rīns, absolūti fiksijas. Vēl kaut ko sakat par izrunu un dikciju, laini krievu valodā. Фишка лета, я сакшу бэтл гривски, но тавис палок слаб, я веты игра горит. Пью ее абсентом, я поднял за день, сучка больше, чем ты на концертах. Стилю попизже коренных и даже без акцента. Зачем мне чеки забирают с мудаков проценты? Vispār viņš, man liekas, krieviski runā līdzīgi kā latviski. Tikko viņš teica akcenta, vai tas bija speciāli. Ai, tu negribi atnākt, noklausīties viņa pantu krieviski. Ko viņš te pateica? Es īsti nedzirdēju līdz galam. Брат бэтл гривски, но тавис палок слаб, я веты игра горит. Пью ее абсентом, я поднял за день, сучка больше, чем ты на концертах. Стилю Viņš teica, savākšu naudu, ķipa kaut kas pa koncertu bija.
Jo, esmu apakaļ. Kas ir snus, pepsis, tu misen? Snusiņ. Kāpēc tu tā saki? Kāpēc es esmu, bļaļ, misen? Snus. What's going on, man? Попизже коренных и даже без акцента. Зачем мне чеки забирать с мудаков проценты? Kaut ko savākšu un kaut kas pa procentiem. Abra tik paras un godīgs, abra tik zolīts un paties, abra to atrak mūsties, bļaļ, mums te vispār ir battles, abra vairāk par notīm, abra vairāk par repa, man apriebās visi šie lopi, man vajadzīgs steiks, pagatavošu to well done, abram nemācījies. Yes, nebūs raw vai viduvēji, tipa, gatavos, bet well done. Es nezinu, es nevaru redzēt, ja jums čatā arī dažiem patīk gaļu, kura nav, nu, piemēram, tas pats steiks. Es nezinu, steiks diezgan dārgs ir. Bet reāli, ja jums patīk steiki, kuri ritīgi pa vidu ir vēl jēli un tādi, es nezinu, nav vēl done. Es nezinu, ka es vienreiz pagaršoju, es nevaru jau gaļu ēst. I don't know, man. Slikti teikt par kādu citu mājās, man laikam vajadzēja pajautāt, kā viņam Klājās. klājas. Etikets ir ļoti svarīgs, kamēr neredzēji nāviti, kad atsūkāsi šajā batlā, iedošu tev salvēti. Man katrs battles pretīgs, man katrs lēns ir betrips, kad eju. Bet kā viņš to bija domājis, ķipa? Bet viņš noteikti burtiski to domāja. Jā, es vienkārši domāju, ķipa, tu man vienkārši zaudēs, tu neesi nekas, un ķipa beigs un paņem salvēts, vai arī tas burtiski bija domājis. Garām šitai zvaigznē notiek fucking eklips, veids un dūs, veids kā suns, veids un dīzels kāmišs. Notirsīšu šodien tā, ka nelīdzēs ne taids, ne vanišs. Pagājušā betlā viņš Vanišs, ok, jā. te blieza profesoru rindas baltam halātam. Es šodien atstiepu tev baltās šķības, ar nākošam rindam pudiņu lieku tevi būri, pacelt Atnesu baltās šķības, bet tas arī varbūt kaut kādu uz to diez vai kaut psikonam, ne? Diez vai čats, diez vai. Tištu, kas par pazaru, bet vai tu viņu turi? Nāhut bībeli, pietiks ar lieciniekiem, kuri skatās virsū, mēs jau zinām. Wow, mums skatās 22. Paldies visiem, kas YouTube skatās, piejoinoja. Paldies liels. Daudz ko tīrsa, tāpēc ar nākošo pantu beigsies mans pirmais pants. Še parād piemēru profesoriņu. Vakcinējies pats, par proporcijām neuztraucies, ja nu tev padaudz. Tu vienmēr vari pārģērbties, kā tu to proti. Jobans klauns labi, redzu pārmīstu jēgu tavo draugu pariņā. Iešu pajautāšu par to pašu mūsu kariņam. Pizdaboli! Viņš mazliet nočaukoja kaut kur, nočaukoja, bet man liekas, tas bija čau. Nu, kaut kur pazuda rinda, bet nezinu, man Dabra pirmais ir tik cepī. I don't know, man. Varbūt, zini, kas bija interesanti, ka Dafijam varbūt vajadzēja gaidīt, kad Abra nāks ar kaut kādu to tautības prikolu, un tad Dafijam varbūt vajadzēja malk pretī bišķī tiem un kaut kā, es nezinu, ķipa, es esmu tāpat dzīves Latvijā, es esmu latvietis kā tu, un ķipa, vai arī, nezinu, kaut kāds schēmas iemest. Bet es teicu, man gribas Abram, man liekas, vēl bišķi krūtāks, man liekas, rauns. Pat, ja Zodiaks teica, ka bija ķipa dzirdējis, un es it kā saprotu arī to argumentu, bet es neatceros, es tiešām neatceros, kā bija tajos iepriekšējos pret Dafiju, vai tik ļoti bija daudz. Es zinu, ka pret Daguči bija tikai ķipa, ka viņš ir Krievs. Bet jā, man Abras, man liekas, patik vairāk. Kā jums patiks, var iemest Polu. Tiem tīši Polu varētu nobalsot. Un pirmais rauns, kuram W. Tāks, Abra. Paldies par subscribe, Stieģo, paldies. Paldies. Es uztaisīju Polu, variet noskatīt, nobalsos. Gribu redzēt, ko čats saka. Tāks, kas man piesakoja? Tāks, Stieģos, pareizi pateic. Jā, Stieģo, paldies par subscribe, YouTube, paldies liels, paldies. Ejos, kurš pazudīs? Kāpēc, kas pa misēm? Kāpēc es misēm lūdzu izskaidro? Pasaka savu argumentu. Noņēmu? Jā, sapratu. Bet jā, paldies par subscribe. Paldies. Jā, daudzi saka arī, ka Abra, 80% Abra vinnēja. Ok, kā vēl kādam? Moška Dafijs. Zodiaks arī saka Abra pirmais. Nu jā, es ķipa Zodiaks sapratu tavu argumentu, bet man liekas, ka... Jā, nu ķipa, es neatceros tos. Es atceros Daguči, jo Daguči kaut kad klausījos pret Dafiju, un tur viņam bija par to, ka viņš Krievs. Te bija tā prikulīgāk, zin kā viņš paņēma, ka Krievu tautā ir tas, kas viņš tas lācis ir, vai ne?
Nu, ķipa, bet tas vairāk kā lāči ir ļoti bieži tajos video, kur ir, ķipa, wrestlings ar lāci, tie krievi tur mauc tajos vidikos, bet viņš ir lāči plēsis. Nu, come on, man, double meanings, lāči plēsis, viņš ir lāčs nogalina, burtiski. Jā, man patika, man liekas, Abras arī pirmais vairāk. Es gribu redzēt, ko Čacels saka. Paldies! Grafomāns piesakoja, nopietni? Jo, tas īstais grafomāns. What? Mums arī piesakoja Ēriks. Čau, Ēriks. Paga, īstais grafomāns ir, es vienkārši neredzu. Jo, what? Čau. Ko? Damn. Jo, what? Paldies par subscribe. Čau, Ēriks. Jo, grafomān, paldies par subscribe. Es ceru, ka neapvainojies, ja es kaut ko ne tā pateicu, ka tu esi tēvots tajā šortā, kur es reaktoju uz Hara dziesmu. Haris pionieris un grafomāns, jā, es tā kā, es negribēju, ja teikt, ka tu esi baigais tēvots, zin kā, gadi iet uz priekšu, es karoču jau aizradājies. Paldies par subscribe. Yo, what the hell? This is crazy. Es nekad nebūtu domājis, ka grafomāns piesakos manam kanālam, ja godīgi. What? Jesus, ko man vispār tagad darīt? Damn. Jā, turpinam stream, jā. Yo, this is crazy, man. Es tagad nebūtu domājis grafomāns un piesakos. What the hell? Ēriks saka, pie Uldona grafomānu var bieži satikt. Uldons, viņš arī streams. Uldons TV, es domāju, man Jārāns arī piesakoja. Un Jārāns kādreiz repoja, es atceros viņu distraktu pret Uldonu, bet Jārāns arī repoja kādreiz, ko mums dziesmas ir, un tad ir interesanti. Damn, bet jā, paldies par subscribiem tiešām. Kā jums patika pirmais rauns? Man ir bailes, ka dēļ ceturtdaļfināla Rīgā izpirka visas šlirces, tāpēc, ka šitā jau ir otrā ceturtdaļfinālos. Labi, Abram ir jāatbild. Jāiesāk otrais rauns. Belošaik, let's go! Šautauts Ozim, es Abra, tev pārbrauc pār. Да что за утка, ты нас даже шутка пиздишь. Но mūsu района, реально жизнь, ведь ты все проиграл, es Abra, tev pārbrauc. Bet es zināju, Abram ritīgi vajadzētu šo darīt, ņemt un pagriezt bišķīt krievulodiem. Es pat, ja žūrī nesaprot, doesn't matter, because tas vairāk ir domāts, ka Abra viņu krievisku var nolikt. Tas ir vairāk tā ir domāts. Да что за утка, ты простая шутка пиздишь. Но mūsu района, реально жизнь, ведь ты все проиграл. Это жизнь, Dafijs все поиграл. Типа Dafijs visus apspēlēja. Nedzirdēšu to vienkārši krievisku. Šitas šalis kritīs ātrāk kā rublis, ja viņš ir neglītais pīlēns, tad es servēju kā gulbs. Centies Kas pa flow bija? slēpties, bet neesmu dēls, kuru spēlēt pikabū. Citējot Dafīdak teikšu, jo despicable. Šai komediju rostā es sacepu pīli, ja tev par karstoju nos... Despicable, jā, bet arī šitā viņš angliski saka, jo Dafijs arī mēdz iemest angliski, un tad arī, ķipa, kā tu citējuši tev, ķipa, despicable. Pisies ārā no plīts, spiežu kāzas grīts. Tu mūc no nāves par sprīt, bet sprīdīts aizrakst tavu karjeru. Man lāps ir līdz, gaidīs smagas Lāps. Nu, kurš sprīdīts aizrakst? punch, bet tomēr švaks no tevis boksers. Laiž pīli vaniņā, pēc tam iemet tosteru šo Ivanu Drago. Tā kā Rokijs stūrī liek, kur Dafī treneris, šalim vajag baltot vielu. Patavs krūts saka, lai beidz rīmēt. Jo, ja tu Abra būtu pret galvenieku šitā izdarījis, un viņam būtu tie savējie līdz, nu reāli viņš būtu pacēlis. Jā, Zodiaks, es aizmirsu pateikt, jā, ka kritīs ātrāk par rublu, jā, es arī dzirdēju, jā, tāpēc, ka rublis vispār nav baigi vērtīgs reāli, rublis. Man liekas, ja tev ir 1000 eiro, tad tev tur bija kaut kādi, cik tie 1000 rublis, jā, tad ritīgi tā, viņiem ir nokristušies tā vērtība rublim. Bet reāli šitas tik Rokijs, viņš paņēma Rokijs un Drago no viņa puses, viņš pateica, lai viens aiziet un met balto dvielu no viņa kornera. Nu, viņš ir īsti, mājas jau. Aniņā, pēc tam iemet tosteru šo Ivanu Drago. Tā kā Rokijs stūrī liek, kur Dafī treneris, šalim vajag baltot vielu. Patavs krūts saka, lai beidz rīmēt. Ne, Ans un Roļiks, mums nav vietas citām pīlēm. Tu nāc ar Paga pīle bija Ansim dziesma, nebija kaut kāda, kaut kur dziesma Roļiku.
Pīla, kaut kas bija pīla. Man kaut kas uz pirmā doma, kas nāk apakaļ. Es nāku ar dieva zīmēm, ja gaidi zīmi vai jābeidz betlot, es piepalīdzēšu, jā. Ai, Dafī, mums tevi žēl, jo tu esi un vienmēr paliksi multiņu tēls. Laiks ir izrauts Dafijs Daks, let's go. šito lūnīt un repaka ar visām saknēm, viņš ir melna pīla, tad es nāku kā melna pantēra. Mans pretinieks ir Dafijs, es Dafija elks. Jo, šis bija labs melnā pantēra, jau. Viņš nespēja trāpīt pančus, bet tos nolandoja. Jo, reku ir, mums ir 1000 eiro, ir 105,600 rubļi. Jo, atkaroši to, ja jums ir 1000 eiro un es esiet Krievijā, jūs esiet six-figure dēli. Jo, let's go. Plē, 105,000 rubļi. Oh my god, ļoti labi, šis bija ļoti labi. Paldies manam moderatoram. Šito lūnīt un repaka ar visām saknēm, viņš ir melna pīla, tad es nāku kā melna pantēra. Mans pretinieks ir Dafijs, es Dafija elks. Viņš nespēja trāpīt pančus, bet tos nolandojies. Ej, melnā. Nevar trāpīt lanču, bet viņus nolandoju es. Jo, šis bija labs. Double meetings arī, bet reāli es landoju panču. Tajā pašā laikā es landoju arī bāra panču. Let's go. Pīlīte baiga lunkanā, šī nakts metalrapā būs sava pēdējā. Pastos pulkstenī un secinu, ka esi sekundārs, jo dzirdu īstu Vladislavu tikai, kad klausos Da vārdus. te vārds. Ej, melnā pīlīte baiga lunkanā, šī nakts metalrapā būs sava Viņš pieminēja melno pantēru un tāpēc viņš var dzied. Let's go. pēdējā. Kurš vispār vēlas flešo loku studijā? Boss huligāns, nē, drīzāk bots un primāts tev Jo, tāpēc man battle raps ļoti patīk. Es nevaru. te baiga. Loks, esi studijā. Lunkanā, šī nakts metalrapā būs sava pēdējā. Kurš vispār vēlas flešo loku studijā? Jā. Boss huligāns, Post-huligāns. nē, drīzāk bots un primāts tev stop. Bots un primāts. Uzlikām, kamēr mauc uz top un fināl ņem koks. Dziļāk, lai droku nakts rokas burījā Vladislav. You cannot hurt me, can't hurt me, no more. Jā, Vladislav, lūdzu, lai tavi čomi neizrādīto špioni vai daļa no omoni. Yo, Vladislav, you cannot hurt me, can't hurt me, no more. Vladislav, saku pēdējo reizi, šis ir tavs pēdējais reiz un to zin pat Bruno, tāpēc pīs nakuj, pants. Jo, šitas nebija pirmais, kad nē, Marko, nē, Serpentīns, F6 Leks, jā, tur Bruno, kaut kādi tas, tāpēc, ka Bruno reis un to avio reis kaut kādi bāri bija, jā, iepriekšējā sezonā, bet šitas bija kinda arī, zin. The challenge with e-commerce is often chill, reklāma, Shopify, hell nā. 75% teica, kad uzvarēja Abra. Ok, tad makes sense. Ok, tad daudziem manas domas. Vai Dafī, ko teiks? Ja godīgi, mega rauns. No Abra. Dafijam ir jāatbild. Otrais rauns, Melošeik, let's go! Es dzirdēju jūs visus, bet pohu ir uz katru kamerā ārā naktī putra zini jāpārbauda katlu. Tu atnāc te izrādīt. Naktī ārā putra ir jāpārbauda katls. I don't know, man. I don't know. Kā šito... Ok. Tie stiki te pa blatu, es atnācu te parādīt, ko var saukt par pētlu. Blatu, battles, let's go vārdspēle, ok. Jums nepiš mani laini, sakot, tajos nav ideja. Es vismaz salieku tos pats bez papildrīkiem Ikeja. Tu superīgi Papildrīkiem Ikea, ok. rinda blē priekš mans videi. Tavu mauka ir tik lēta, sūdz šo no eBay. Jūs varoņi te visi, bet katri cīņa letāli. Šī saplis tā kā šausmeni, viņi redz mani uz ekrāna. Pēc manis viss. Šausmena aplis. Ok, šausmena aplis redz uz ekrāna, ok. But is it hard, though? Hard bars tas bija? Tu redz mani tikai uz ekrāna. Jūs tā. Nu jā, un viņš lien ārā no ekrāna. I don't know. Čipa, jā, lai es saprotu, bet vai bija mega nolandoja ritīgi? I don't know. Kas paliks ir kapulauks, abrakadabra un tu pazudi no turnīra tabulas tev čet. Abrakadarba pirmo reizi to pateica Stobrs, freestylā geto. Tā kā man liekas, Abra pirmo reizi bija freestylā. Paldies visiem 25, mums ir 25 skatītāji, what the? Paldies visiem, Jēzus, man būs jāturpina. Es domāju, ka visi skatās zelta mikrofonu. 4 lainos ir panči, man 4 panči taisa lainu, tavas kēma šors kā vainas uz ekrāna. Šits bija labs. Pēc manis viss, kas Es kaut kā pat atceros, kas toreiz skatījos. paliks ir kapulauks, abrakadabra un tu pazudi no turnīra tabulas tev 4 lainos ir panči, man 4 panči taisa lainu. Jā, šītas ir šītas ir labi, šītas ir battle rap bārs, let's go, tev 4 pantos ir
Tevos 4 lainos ir tikai viens punch, man visi 4 punch, tā kā viens lains. Tavas kēme šorts kā vains, mana pasakaina katru reizi, it kā pirmā katras battles tukša lapa zīmējos, te dārzīm priekšā sauc to fucking klusā tapa. Tu soli priekšā, točno zini čīsta, super. Es aizskatījos čatu, paga. Mana pasakaina katru reizi, it kā pirmā katras battles tukša lapa zīmējos, te dārzīm priekšā sauc to fucking klusā tapa. Tu soli priekšā, Kas bija klusā daba? Varat ierakstīt, kas tas tāds bija? Es zinu, klusā daba, kas tāds bija? Kaut kāda kompozīcija. Es vienkārši kaut kur man nāk atmiņā par to kluso dabu. točno zini čīsta, super. Man vieglāk iebāz zābuku, tev dirsā stils kā dimants. Es noslīpēju pantus visus, jāaprabai to mani, viņa zobi atgādina grilsus. Abramovičs papis kom. Beito mani. Ok, šis bija, jā, beito mani. Es nezinu, viņš nolandoja labi, bet es sapratu domu. Beito mani un, ķipā, zobos tev ir, ok. Man tu tagad dirsi plika, kā Chelsea šogad netiksi. Tu Ēriks saka, vizuālā mākslā bija jāzemē klusā daba. Jā, man arī jau, ok, jā, es sapratu. Bet es vienkārši nesapratu, viņš nolandoja ritīgi, lai tas būtu mega, ok. čempionu līgā, betlote par 5 pakam Londonā tā mācija. Redz tevi stipri šogad izdrāza ar sankcijām. Tu gūsti mācību. Londonā? Abri bija mācījās Londonā, ķipa? Es gūstu tikai profitu. Es auklēju te latviešu bērnu, sauc mani par Tofiku. Gribu redzēt, ko teiks komentēt. Šis bija labs, jā, šis bija labs. Tofiks arī krieviski, man liekas, viņi tur runāja. Ok, šis bija labs. Tā ir te Paris, kad latviešu battle repa finālu. Te paņems krievu čalis, bitch, I'm a drug, holy shit, holy fuck. Saucat mani rasis, neaizmirstat atnes coffee, only black. Kā man bro cowboys taisu naudu tikai. Viņš tomēr atbildēja par to N-vārdu, jā? Dafī, ja tu redzēsi kādreiz šito, ok, tad tu tomēr, viņš atbildēja. Es uz laiku domāju, tāpēc, ka visiem bija arguments, jo viņš distrakā teica to N-vārdu, ķipa, nu rītīgi pasaka, zini, tu vispār, zini, tur, rītīgi, you know, un kas likās diezgan arī man weird, zini, kā viņš tāds to pasaka, un man tāds saka, ķipa, why? Ķipa, tu, zini, attēlot kaut ko, zini to. Bet te viņš beigās pasaka, jā, jūs visi domā, ka es esmu rasits, man vajag tikai kafiju melno. Ok, bro, ok, viņš tomēr atbildēja čāt, ok, es domāju, vai viņš kādreiz bija kaut ko atbildējis, jo daudzi battle reperi pret viņu to kaut ko pieņem. Es zinu, ka tā Gucci rītīgi to teica, jā, un jā. Kā on the block, kad homies blakus jutos it kā virsu XL armor pack. Tu esi labāks freestylā. Tas bija Call of Duty lines. Var nederēt, kā mūsu sponsoram. Te ir viens lielais, bet, ja es iemācījos rindas, tu izklausies kā profans, kā pīzdīties ar čali, kuram rokās uzlādētais shotguns. Kā tu negrozi šo visu, tas ir vīns. Tava lampiņa ir tukša, cik tu neberzē, tur nav džins. Listen closely, nepārtrauc. Lampiņa, bet tur nav nekāds džins. 1 minute, tavs reps ir ļoti dārga kulce, because I mean it. Bija tāds, nu, ķipa, jā, bet ja viņam būtu bijis kāda dziesma ar Dafī kopā, tad varbūt man liktos, ķipa, zini, jo viņš glābas viņa dziesmas, zikā, tavs reps tikai dārs, kad esas iekšā, un tā, kad varbūt, ja viņam būtu dziesma kopā ar Abru, bet, nu, ok, double meanings, es tev drāžu tāpat ārā, ķipa, nē, bet viņš teica dārgs reps, nu, tā. Es nezinu, man liekas, šis bišķi tā nelandoja līdz galam. Ok, es iemetīšu čatā, kā jums patika? Kā jums patika čat? Čau, Markus, jā, ja tu skaties vēl, čau, paldies, ka skaties. Tiktu kā es tagad. Tāks, es iemetīšu polu, starta polu, otrais rauns, kurš vinnēja. Es tūlīt pateikšu ar savus domas, bet Abra, es gribu redzēt, ko čats saka. Paldies par laikiem, mums ir 21 laiks, paldies. Paldies par laikiem. Es gribu pastīties manas domas. Highlight bars no Dafija, man liekas, tie 4 punči vienā lainā. Un tev 4 lainos tikai 1 punč. Ķipa, jā, tas man arī tik cepīja. Tas Tofiks bija labs. Viņš atbildēja par to, ka visi domā, ka es esmu rasis, bet man atnesiet kafiju melno, kas man pārsteidz, jo es biju domājis, ka viņš neteica. Ķipa, neatbildē, tāpēc, ka daudz saka, tu distrakā vienkārši mētā N vārdu, ķipa, zini. Bet viņš pateica, un jā, bet man liekas, ka man Abru vairāk cepīja otrajā, es nezinu, kāpēc. Čau, Grafomān, jā, Grafomāns man raksta, kaut kas atsūtīja tavu šortu, paldies par šautautu. Krūti redzēt lokālo dekodinga kanālu. Grafomān var izstāstīt, kas ir dekoding, sorry. Decoding, vai tas ir decoding domāts, kā man arī liekas, angliski. Paldies, liels, ka piesako, jā, es nekādai būtu ticējis, ka man Grafomāns piesakos YouTube un zinās, un redzējis manu video,
Jeez. Jā, un sorry, ja es tev nosaucu pa tēvots, ja tu domā, ka tas kaut kāds dīgi uz tavu vecumu. Bet tas bija labs gabals, man patika uz tā drila. Plus arī tēvots, es biju vairāk domāts, ka tu esi ilgus gadus. Un, jā, čats, cik man nobalsoja čatā. Daudziem Dafija patika otrais rauns, ok. Interesanti. Ok, 12 patika, 75% teica Dafija, tomēr otrais rauns. Ok, bet kas bija otrais? Tagad aizmirsu, tagad čatu lasot, kas bija... Viņš teica par... viņš teica par to... Tavs, tipa, edavārdi. To es zināju, edavārdi. What is love? Kas tur vēl bija? Nu, jā, ok. Dafijam tas beigas, jā, bet jā, Dafijam man patika par to kafiju, ka viņš tomēr atbildēja. Ieduram troksni, otrais rauns, kā jums patika anticentrus! Īsta battle enerģija. Kungi ir atnākuši batlot. Super. 5 gadus šito gaidījām. Mēs to beidzot redzam. Prieks. Asara gandrīz tāk. 3. rauns. Noslēdzošais no abras puses. Paldies, 7000 laika titikā. Paldies, liels. Melo Shake, let's go! Tāds, paklausieties angliski, krieviski, bezpersoniski. Vecīt, man starp citu ļoti šitas beats patīk. Viņš izklausās tā kā zārka naglas tev, Dafī. Shoutouts Satīnam. Jūs saprotat? Grafons saka, decodings ir tad, kad klausoties paralēli ķidā bārs. Jā, sorry, es pēc tam angliski decoding, un tu, tāds man likās, ka es pareizi sapratu. Man moderators arī pastrādāja, paldies, jā. Bet paldies, jā, tiešām, mega respekts, ka piesakoja man, Jesus, es pat, jā, paldies savu grafomā. Patīsiet, kāpēc? Jau! Plus, jā, tāds mazs storijas, jā, ka man šits ir diezgan ilgi paticis, jā, jau desmit. Es pat atceros, ka tu izlaida faktu to dziesmu. Chris Brown, tā bija tā, paņems no tā beata viņa, un es pat to pat atceros, jā, klausījos. Kur tie laiki? Jā, lielākoties, man liekas, daudz zina, kas grafma, jā. Man liekas, uzauga arī uz grafma man dziesmu, protams. Abras puses. Melo Shake, let's go! Tāds, paklausieties angliski, krieviski, bezpersoniski. Vecīt, man starp citu ļoti šitas beats patīk. Viņš izklausās tā kā zārka naglas tev, Dafī. Shoutouts Satīnam. Jūs sapratīsiet, kāpēc? Jau! Man ir labi krievu draugi, galvenais, lai tie neatbalsta Kremļa valdību, Dafī. Es respektēju tavu tautību, bet tāpat šauju pīli, kur medību lauk, jo es nenāku papist betlos. Bet Dafijs papist, melnā pīle, N-vārds sekos, nākamreiz laikam būs svastika. Šeit ir betsavs nevis... Melnā pīle, N-vārds sekos, viņš gribēja ģiba... Ok. Bet Dafijs atbildēja reāli, viņš par to melno kafiju pateica. Bet viņš tāpat teica N-vārdu, ka makes racist, you know. Evo, atgriezies uz savu hatņiku, savos pantos saldi melo. Lūdzu, neesi cukuru vatņiks, jo es tiešām ceru, ka tu esi stulbs, nevis ļauns, ka centies šokēt. Kāpēc brīvs krievs no Latvijas kaut ko dirž par Kievas kotlet izdod dziesmu? Ok, pants un burtiski, Fīdo ar Staļinu nodirs Levinu. Kā tavs bazars atšķirās no Putina Vladiku? Ok, tu vari teikt, ka ironi. Ķipa prezidentu nodiršanu. Ok. Nizēs savā stilā, tad šo karikatūru pielietošu pret tevi, jo man tā gribās rakst pants tā kā Tolstojs. Tu satiec lielu džeku, kurš visas tavas uzvaras nogāzīs kā pieminekli. Mazai... Es domāju, panč būs par to Tolstoju. Ok. Karikatūru pielietošu pret tevi, jo man tā gribās rakst pants tā kā Tolstojs. Tu satiec lielu džeku, kurš visas tavas uzvaras nogāzīs kā pieminekli. Mazais putniņš Megabārs. Ļoti megabārs. Varbūt beats ir bišķi savādāks. Ja būtu beats tāds, kad viņš teikt nogāztu kā nezinu, tur zini tā ritīgi beats, un tas arī plus uzvaras piemineklis. Es saku double meanings reāli. Ritīgi, šis ir ļoti labs bārs. Kāpies pie lauvas safārī. Tagad redz, ko Latvijas spēj 13. janvārī. Šai pīlei kājas par... Labs. Jā, ok, šis bija labs. Īsām, lai bedlu pusgadu skriet. Tāpēc nevis tu, bet Abram mājās svinēs uzvaras dienu. Jau, Dafī. Ok, kinda, jā, šis bija arī labs. 4. māja uzvarā svinēšu viņš. Tu par Abra, što ti par Dafī? Aida beidzīt, kā tu nesaprasti no lūpām lasi, ka bedlu papis jūtos kā Gustavs. Vlaģikā Vlaģī nevaru atrast, tāpēc, ka tu pret mani esi no zemākas kastas. Izgaismoji parodiju. Zemāk. Abrepo īstu lūdzu šūri, pēdējās naglas, tas būs personīgi. Šitā pīla. Tas bija Gustavo dziesmā kaut kas, jā, es varbūt kļūdīšos, es arī neatceros, ja es neesmu Gustavo tās vecās dziesmas, neesmu kādu laiku klausies.
Ko tu par abra, što ti pradātī, aida beidzīt, kā tu nesaprasti, no lūpām lāsa, ka Batlu papis jūtos kā Gustavs, Vlaģi kā Vlaģī nevaru atrast, tāpēc, ka tu pret mani esi no zemākas kastas, izgaismoji parodiju, repo īstu lūdzu šūri, pēdējās naglas, tas būs personīgi, šitā pīla pameta panda, jo tā mirusi bija, tagad nāk uz līgu, kuru tisoja kā pēdējo salmiņu, kad Jā, šitas ir labs arguments, jo Daguči savā batlā īsti nepieminēja to, bet reāli nav atsauc arī viņš to pīli melno ritīgi piemin. Melnā pīle bija otrajā, viņš arī pandu pieminēja pirmajā raundā, kas bija mega hard no... jā, viņš to pandu. Plus tā panda, jā, tāda atsauc to pirmo raundu. Sīs vairs netiks uz versus, paliek Kubok MC. Diemžēl tu pīkst kā meitenes Rīgā, Artur Dubok MC. Grafomans saka, 3-7-1 vajag uztaisīt akapelu sezonu. Daudziem repakiem BPM traucē deliverot punchlines, jo trūks flow. Jā, reāli es arī piekristu, jā, tas akapelu battle noteikti būtu mega arī. Jā, tas par to delivery, jā, tie punchline, ka daži, ķipa, es arī sapratu, kā tu biji domājis, jā, kuri nelendo, lai gan tu domā, ka vajadzētu, tev liekas, ka ķipa nav. Jā, bet akapels, jā, interesanti. Es arī gribētu redzēt, vai būs, jo, piemēram, es dzirdēju kaut kādā intervijā, ka un tāpēc arī Zanti varijās tagad būs, jo Zaņārs teica, ka viņš gribētu akapelā dot iekšā. Moški kaut kādu reperu gribētu akapelā dot. Tāpēc, bet interesanti būtu, kā to sadalīt. BPM varbūt ir daži, kas grib vairāk, vai akapelu, kas gribētu. Zin, tā būtu moški jātais kaut kā. Viena sezona gadā ir šitā, un otra sezona akapela. Uizin, moši tā varētu. Runāt par masām, man nav daudz klausītāji, tev ir vēl mazāk. Es vēstīgi FBB tikšu pie pakā. Tu bez Betlēm vispār nepastāv Vladislav. Vairs Vladislava nav. Nāku kā Aleksandrs, jā. Gan latvieši, gan krievi grib fanot par abru, jo rakstu kā Aleksandrs, Puškins, Aleksandrs, Čaks, suka! Šis bija labs, Aleksa Pušk. Tas, kas AK-47 izdomāja, jā, tas Aleksandrs. Ja es pareizi sapratu. Un tad Aleksandrs Čaks bija Latvijas, jo vai rakstītājs ir bija man. Man ļoti paldies, Dita, pa laikiem. Plus man arī kaut kā nepatīk beats. Beats varēja trešajā raundā bijuši. Tāpēc, ka trešais rauns, pēdējais rauns, man gribas to asam, zin. Wow. Jā. Izklausies, ka daudziem nepatīk. Jo, mums 24, tomēr ir skatās, jau paldies visiem. Ok! Dafijs noslēdz šo battle. Let's go! Parādam to klasi! Jā, kā speciāli priekš tevis, tu teici, tev patīk teatrālais, pizdīšu viņu ar viņa paša ieročiem. Šautauts Eiropas jauniešu parlamentam. Jo tā plītu pie manis ciemos veci atceries. Šogad, jā, diezgan dārgi puikā, tas ir ata centrs. Katru batlu sakopju te visu sviežu ārā. Man liekas, Dafijs labāk šitā bija izklausās. Lieko nesen izviedu man nekam nederīgo Gucci kreklu. Viņš printēja te bildes, rīmēja te rindes, rakstīja tik daudz un netaupīja tintes. Izdzer manas indes, tavi vārdi tekstā neko nesver, cik tu neblies abra. Kucēnu ar vienu roku, es no betla sviežu ārā. Tev patīk printēt. Tas bija bītā? Tā skaņa, kā aizmet projām. Tas bija kinda krūti. Bildes man ir dāvana tev liela, iziesim tai cauri, it kā skolā tā ir jaunā viela. Veci, kas tas ir, nu čista te nav jābūt gudram, lai saprastu, ka kaut ko sapīsāt, jūs lasot krāma sutru, crazy, grupa būška it kā gaļa, Okay. No lavašas, var redzēt, meičai tiešām patika no apakšas. Mama uztraucās, ja kļūsti tu par tēti štopatom. Bieži runāja par prēžiem, tāpēc abrasam gandon. Jādomā par drošu Patom, gandon, ok, es arī mēju, ok. It īpaši te draugu lokā, tāpēc abra paprasīja čomu paturēt aiz rokām. Es ceru, sagādājāt viņai kādu smēri, viena meiča un 3 čaļi, nu jūs pīzdēs muskitieri. Neuztrauciet. Labs. Oh, shit, ok, 3 muskitieri, ok, labs, ok. Mēs jau gandrīz viss pabeigsim bez drīz. Čaļa sejā, kuru betlā izpīsā pa sauso čīz. Jūs zināt, Eiropas jauniešu parlamentieri. Neuztraucies, mēs jau gandrīz viss pabeigsim bez drīz. Čaļa sejā, kuru betlā izpīsā pa sauso čīz. Jūs zināt... Atkal viņš piemina beatā, un to viņš nobildēja. Un pa sauso čīz, kas viņu vinnē pa sauso?
Es kaut ko palaišu to garām. Eiropas jauniešu parlamentā pacens, kur tev dzīve repidrīla? Ja nu bērni šito skatās, kā uztver tevi nopietni, ka tu man... Eiropas parlamentā? Abra, kaut kas ar Eiropas parlamentu. Bija kaut kur, jā? Es varu palaikt garām šito. Betlā kaut ko saki, ielikšu bildies SLV, handmade Kawasaki. Abra brauk... Šis bija funny bārs labs. Kā apkarstās tā veiksmes stāstu, bla bla bla. Bērni skatās mutētīts, kā viņa dzīvē pasaka. Čalim nav naudas meičas, ja viņš repo, nu i huj. Mani vairāk motivē, tu nekļūt par tādu kā tu. Dirse virsu linlī, viņš par izskatu, kur argumenti pats nesā brīvrun projekta šmotu, ko dabūja pavelti. Apri ir 4 kļūdas var... Jo. Kā, nē, bet šits bija labs. Šits ir, es esmu dzirdējis iepriekš tādu sakam, ķipa, pats taisi, bet, ķipa, tu pats dabam pavelti, jo tu viņus kinda, ķipa, tur var piečakarēties, ķipa, jo ja tev piedara un tu pats taisi, tad, tu zini, tu investē to naudu, bet tu katrā reizē var dabūt pa brīvu un zini, ok, šis bija, šis bija labs. Ardaloks sajuka burti šajā batlā savā vietā, kā mans penis tavā mutē. Gai. Man liekas, beats kaut kā baigi traucē. Es nezinu, man gribējās bišķi beats savādāk. Kaut kā žostkāku, zinu, gribas nodot, zinu, to battle enerģiju kaut kā vairāk. Man liekas, pirmais rauns ir mega, man tāds tas beats, un, nē, paga Veiders bija otrajā. Otrais kinda arī, bet kuram dot uzvaru? What the hell? Es ierakstīšu, ko YouTube domāja, kā YouTube'ā, kā jums likās. Es to uztaisīšu polu. Paldies, 24 skatās mums. Ok, tev jums patīk 3-7. Daudzi, lielākā daļa heito 3-7, bet tomēr arī skatās 3-7. Jo, paldies visiem, kas skatās. Jo, 3 stundas būs streams pagājis. Jesus. Tā, es līdz tam polu uztaisīšu. Tā, es uzliku polu. Kā man skaistāku dzīvi. Ja man ir labi tāpat. Kodīts. Jā, jā, es kaut ko atceros arī tādas. Es atceros to dziesmu, jā. Tāks. 2-1 Abra. Čau, Ritvar. Ritvars ir apakaļ. Čau, Ritvar. Kas zelta mikrofonā labs ir? Ritvars skaties vēl? Es vairāk pa to heitu, vairāk ir pa tiem komentāriem, kad, un pēc komentāriem es vairāk spriežu, bet es gribu redzēt, kurš uzvarēja. RL saka 2-1. RL saka 2-1 Abra. Jautājums. Dita saka, ar melno vestu uzvarēja. Ok, Abro, jā. Grafomāns saka, Leks pret Lambertu būs top battles, abi divi liriķi. Jep. Leks pret Lambertu būs mega battles. Man arī, es gribu redzēt, arī Linleys pret Duffy būs labs. Flows man arī tik cepīja uz beatiem. Kas tur vēl bija? Dībo pret šito te. Dībo pret Dzī. Jo Dzī tāds jauns, tas būs labs. Stulp pastīsimies, kā jums likās? Jo, 89% saka, Duffijs vinnēja. Jeez! Let's go! Tāpēc, ka es saprotu, ka vairāk visi domā tas 2. un 3. rauns Duffijam pirmo atdod Abram, vai ne? Bet ja man gribētos vērtēt, kā man likās, man Abras pirmais likās ļoti labs. Duffijam 2. jā, viņš tur atbildēja, ko es visu laiku gaidīju par to N vārdu, vai ne? Viņam atnes melno kafiju tikai un vispārējais. Krūts pries, un man 3. pats bijis necipīlis galam. Jo, grafomā saka, Dzī 3-0 būs? Let's go! Man Dībo grafomā zina, kurš man patika. Man Dībo patika tas šitas te, tas space bars, arī tika cepītas bars. Ne, tur tas double meanings, un kā viņš to pasniedz, un delivery uzliek. Tāks. Jā, 90% saka, Duffijam vajadzēja uzvarēt šito. Čau, Tom, zvaigzne. Čau, Tom. Čau, Duffy. Duffy. Labi, nē, 82%. Ok, es atstāšu vēl polu vaļā, bet 82% saka, Duffijam vajadzēja uzvarēt. Man grūti spriest īstenībā. Jā, man grūti spriest. Man vajag to 2. raundu, man liekas, tas man vairāk, es gribētu, varbūt... Jo, bez reklāmām. Fuj, Dībo, man patīk enerģija, viņa ritīgi nereāli. Nu tā kā viņš mēģina, man tas space bars ritīgi cepīja, es nevaru. Tāks, labi, kas te ir? Es to 2. raundu, labprāt, vēlreiz gribētu noklausīties, jo es Abru kaut kā lasot čatu, es baigi Abru palaid garām, ko viņš teica.